Čau visiem! Šodien mēs atrodamies Lejasciemā, manās mājās. Un tas, ko es šeit daru, kā jau jūs varbūt arī pēc fona varētu saprast, ir medības un medību šaušana. Ar ko tad es jūs arī īsumā šajā video mēģināšu iepazīstināt? Šie ir pāris kausi no sev šaušanas un dažādām medību sacensībām, kādi galvenie. Bet, protams, lai pie tādiem tiktu ļoti daudz arī jātrenējās, ko jūs pēc tam redzēsiet, kā es to daru. Un viens no tādiem kausiem, ar ko es ļoti lepojos, ir šis te. Šeit bija sacensības, kur bija sabraukuši ļoti daudz un labi mednieki. Un tad starp viņiem es ieguvu 2. vietu, un tas man ir tāds pēdējā laika lielākais panākums. Bet, lai pie tādiem tiktu, kā jau es teicu, ir ļoti daudz jātrenējās, tad to arī tagad brauksim darīt. Iesim šaut! Nē, ieteica no muguras. Tad ejam skatīties, vai cūka ir dzīve. Cūka, diemžēl, nebūtu dzīva. Tagad mēs esam atbraukuši uz zvēru barotavām. Cūku barotavām. Tas ir mans tētis. Viņš izstāstīs, kāpēc ziemā ar zvēri jābaro. Nu, izstāst. Cūka pārdzīvotu labi, jābūt spēks. Viņas no rudens labi sabarot, viņas labi pārdzīvo. Jābaro arī ziemā. Un brauc Šis ir tas braucamais, ar ko mēs dodamies mežā. Jo, kā zināms, mežā jau tie ceļi ir tādi, kādi viņi, un tad, lai mēs visur varētu ērti piebraukt, mēs izmantojām šādus kvadriciklus. Tagad brauksim pavizināties. Galvenais, protams, drošība. Izbaudīt piedzīvojumus īstā lauku stilā, brauc ciemos!